Čau! Mani sauc Laura Prusakova, un es vēlos tevi sveicināt sarunu raidījumā Randiņš ar Coachu, kurā patiesi, izglītojoši un cilvēcīgi runāsim par coachingu kā instrumentu, tā nozīmi cilvēka izaugsmē, kā arī kopīgi iztirzāsim populārākos mītus un stereotipus, lai veidotu skaidrāku izpratni par šo instrumentu darbā ar sevi. Epizode ierakstīta sadarbībā ar EU Frequency. Labrīt, dārgie klausītāji! Šodien pie mums studijā ciemos ir Kristīne Vilcāne, un šodien mums būs tāda interesanta tēma kā piedzīvojuma terapija un coachings tajā. Labrīt, Kristīne! Labrīt, Laura, un labrīt tiem, kas klausās. Vai labdien, kurš jau klausās, kad? Vai labvakar. Tieši tā. Kristīne, pastāsti lūdzu par savu ceļu līdz coachinga profesijai, un pēc tam jau mēs nonāksim tālāk arī līdz piedzīvojuma terapijai. Jā, es starp citu biju gaidījusi jautājumu, pastāst par sevi, un tad man likās, cik grūti tas būtu, bet līdz coachinga profesijai jau cits jau, kā saka, iezīmējums un tā. Nu jā, es coachingā nonācu 2019. gadā. Tā kā tas nozīmē ir kaut kādi 5 gadi pagājuši. Un līdz tam Man liekas, 2019. bija tikko. Vai ne? Bet izrādās, ka ir baigais laiks pagājis. Un pirms tam es biju bankā. Es biju bankā, strādāju ar finansēm, ar mārketingu un sabiedriskajām attiecībām. Un, un tad bija kaut kāds tāds, man jau bija tajā laikā tuvu 40. un tas bija, tā sajūta bija tāda, ka kaut kas līdz galam nav mans, tas, ko es daru. Lai gan līdz tam tas bija mans. Un es sapratu, ka ir kaut kas jāmaina. Un tā laikam es izstāstīšu ātri savu klasisko to stāstu, jo tā tas bija un tā tas notika. Es aizbraucu 16. gadā, es aizbraucu uz Angliju uz vienu semināru, un tur no skatuves skanēja tāds jautājums visiem, ne jautājums, bet apgalvojums, ka ik viens no jums var sarakstīt grāmatu, un ik viens no jums var noskriet 10 kilometrus. Un tā kā paceliet roku, kurš to var izdarīt. Un es tajā laikā, kā bankas cilvēks, es domāju, kādu grāmatu, kādu vispār, un par kilometriem vispār nebija nerunas, jo dīvāns bija man mīļākā vieta. Un es necēlu to roku. Un viņš saka, labi, bet ja es jums dotu gadu, 52 nedēļas, paceliet roku, kurš tic, ka viņš to var izdarīt. Un šeit jautājums uzsvars uz tic. Un es savukārt to uztvēru kaut kā ļoti tieši. Es to, es to nevaru. Ja es līdz šim to neesmu darījusi, tad es to nevaru. Un es nepacēlu to roku, bet man blakus sēdēja sieviete, kas bija ļoti gados. Ļoti gados. Un viņa ir izslējusi to roku. Un viņa skatās uz mani. Un viņi nespēja noticēt, ka es savā vecumā nespēju pacelt roku, jo šeit bija jautājums, kā es teicu, par ticību. Un nē, es nepacēlu, bet viņi ieskatījās man acīs, un viņi saka, you can. Un tā kā es varu. Un neko, pēc tam man liekas, ka tas mainīja vispār to šķautni, kā es skatos uz dzīvi. Un es, protams, uzrakstīju tādu smieklīgu lapiņu, kurā es uzrakstīju, ka pēc gada iznāks mana grāmata un es būšu noskrējusi 10 kilometrus. Es ļoti tieši to paņēmu. Nevis to ticības momentu, bet tieši, tā tad man tas ir jāvar. Un, pagāja gads, bez nedēļas gads, es braucu gar Nacionālo bibliotēku uz savas pirmās grāmatas prezentāciju. Wow. Un man mašīnā karājās medaļa no pusmaratona. Kas man pat pusmaratona. Tajā laikā pat pusmaratona. Un es domāju, un tajā brīdī man laikam atnāca tā sapratne par to, cik ļoti tā iekšējā ticība, un ja tu dod laiku sev, aizved tevi tur, kur tu vēlies. Un tad droši vien tas iedeva man tādu grūdienu, tas bija 17. gads, un tad es vienkārši sāku tādu izaugsmas ceļu, es lasīju daudz grāmatas, es rakstīju grāmatas, un es nonācu līdz tam, ka izrādās, ka tas varētu būt kaut kādā saistībā ar coachingu. Jo, coachings ir par to iekšējo ticību, par tiem saviem resursiem un par to, ja tu iedod sev laiku, tu notici un galvenais dari, jo coachings ir par darīšanu. Un tad tu nonāc līdz tam, kur tu varētu nonākt. Un tad es sapratu, ka jā, šis ir tas mans virziens.
Un 19. gadā es aizgāju mācīties coachingu, jā. Es aizgāju 18. bet, pabeidzu 19. Jā, tā es nonācu līdz coachingam. Un tad šobrīd, ja tu man jautātu, vai es esmu coach, tad es tev atbildētu, nē, visticamāk. Tāpēc, ka coachings ir viens no maniem galvenajiem darba instrumentiem, bet es viņu pielietoju dažādās nozarēs. Un līdz ar to tīri kā coach 1-1 es strādāju diezgan maz. Es parasti, kā es saku, mana kapacitāte ir 3 ilgtermiņa klientiem. Vairāk es neņemu 1-1, lai nezaudētu to profesionalitāti. Bet pamatā coachingu tad es izmantoju tādos dažādos lielos virzienos. Tad viens no tiem ir minētās grāmatas, jo grāmatas ir ar izaugsmas domāšanas piesitienu. Tad es taisu dažādas izglītojošās spēles un metodas ar coachingu pieeju. Tieši ar to, ka cilvēkā ir visi resursi un viņš pats var atrast, un iespējams ir vajadzīgs tikai kaut kāds instruments. Un, tā ir tā viena lielā grupa. Un otra lielā grupa ir piedzīvojuma terapija, par ko šodien arī mēs parunāsim vairāk par to, kā to coachingu izmantot ļoti jēgpilni, radot pieredzi dabā. Tie ir tie mani virzieni. Es jau jūtos ļoti tāda curious, zinkārīga par to stāstu, kuru mēs dzirdēsim jau tuvākajās minūtēs. Un man pat tiešām, tu stāstīji, man pat zosāda uzmetās par to ticību un par to, ka tiešām, ja mēs iedodam sev to laiku un mēs ticam un mēs darām, tad tiešām viss ir iespējams. Jā. Tieši tajā salikumā ticēt un darīt. Jā. Jo plika ticēšana, es atvainojos par tādu salīdzinājumu, neaizved. Tieši tā. Ir ļoti daudz tie salīdzinājumi, man ļoti arī patīk. Vai tu esi sapņotājs vai darītājs? Un man patīk arī, viens no maniem tādiem coachiem, pašizaugsmes cilvēkiem, kas man ļoti iedvesmo, ir Mela Robins. Un viņa bieži vien arī par šo te tieši min, ka tu nevari būt ne tikai sapņotājs, ne tikai darītājs, tev ir jābūt šim te salikumam, gan no viena, gan no otra, un tā tu piepildi tos savus sapņus. Un tavs stāsts tiešām man atkal par to atgādināja. Tā. Jā, tieši tā arī ir, jo pretējā gadījumā tu paliec vienā no... Jā, vienā no tām pusēm, tā ir. Ko, Kristīna, tad ķeramies, kā saka, vērsim pie ragiem, un... Kas ir piedzīvojuma terapija? Un mums arī vakardien man Instagramā atnāca jautājums, kā tu nonāci līdz šādam veidam, kā strādāt ar cilvēkiem? Jā, zin kā, piedzīvojuma terapija, pats jēdziens kā tāds, bieži vien es saskaros ar to, ka biedē cilvēks, jo ir piedzīvojumu cilvēki un ir terapijas cilvēki, vai ne? Un tad liekas šis salikums, liekas kaut kas pilnīgi, tā kā neiet kopā, un tāpēc mēs Latvijā bieži vien šo jēdzienu labāk, transformējam uz to, ka tas ir piedzīvojums ar terapeitisku nolūku. Jo tā nav gluži terapija, kā mēs tagad iedomājamies, ka mēs atnākam pie terapeita, un tagad tā nav. Un tas nav arī gluži piedzīvojums. Tas nav tagad visiem, lecam no klints, un tagad visiem ir jālec, un tu taču to vari, un tā. Tas ir tāds tiešām piedzīvojums, ja pieredze dabā ar terapeitisku nolūku. Tā tad ir kaut kāds nolūks, ko es šajā pieredzē varbūt vēlos atrisināt. Un vislabāk, protams, ir, ja tas nolūks ir jau pirms tam, un tad es zinu, piemēram, man ir, grūtības saskarsmē ar cilvēkiem, un tad mēs ejam piedzīvojumā, un tad, šādā veidā es pirmkārt ieraugu sevi grupā. Jā, šis ir vēl viens aspekts. Piedzīvojuma terapija parasti notiek grupā. Un tad es ieraugu sevi tajā grupā, un tad caur citiem cilvēkiem es varu ieraudzīt, kā tad es jūtos, kas ir tas, ko es parasti daru. Un pēc tam jau tā terapeitiskā puse ir principā par apzinātību, kurā es nonāku. Es saprotu, es rīkojos šādi. Ko es par to domāju, kā es par to jūtos, vai es līdzīgi rīkojos arī dzīvē. Jo principā piedzīvojums ir tāda mini dzīve, kurā es izdzīvoju kaut kādu mini savu dzīves daļu, bet īstenībā jau es esmu tajā piedzīvojumā visīstākais, tāds kāds es esmu dzīvē. Un tad šo ieraudzīt un caur metaforām iespējams pamanīt, ka,
šis ir tas tipiskais, kā es rīkojos, un tas ir man aizvedis līdz kaut kādai, nezinu, varbūt grūtībai, varbūt līdz kaut kādai sajūtai, ka es šitā negribu. Man liekas, arī tur ir lieliski tas, ka ir tās paralēles, tā kā es daru tās lietas vai risinu kaut kādas situācijas esot tajā piedzīvojumā, kur varbūt man tiek mākslīgi radīti kaut kādi nedaudz izaicinoši apstākļi. Es tāpat visdrīzāk vai ļoti līdzīgi rīkojos arī dzīvē. Jā, visbiežāk tas tā arī ir. Un tāpēc arī tas piedzīvojums var tikt konstruēts tieši ar šādu mērķi, lai tieši tās grūtības, kuras man ir, es visātrāk ieraudzītu. Jo, kā mēs jau cilvēki esam diezgan gudri. Mēs ar prātu varam arī iestāstīt, ka es jau tāds neesmu. Bet tajā piedzīvojumā man nav laiks sev iestāstīt. Es vienkārši esmu tāds, kāds es esmu. Un tad, šis jēdziens ir pasaulē jau diezgan sens, jau kādi 60 gadi, tas pilnīgi noteikti. Amerikā ir ļoti arī tas regulēts. Piemēram, Latvijā mums nav tāda regulējuma, tātad līdzīgi kā kočiem. Tieši tāda pati grūtība, ka mums nav regulējuma, kādai jābūt izglītībai un kādai jābūt pieredzei, lai tu šo varētu darīt un saukties par piedzīvojumu terapijas ekspertu. Savukārt Amerikā tur viss ir regulēts un tur ir, tā kā drusciņi savādāk. Bet atbildot uz jautājumu, kā es nonācu līdz šim, tas arī bija ļoti interesanti, jo pateicoties coachingam, es piepildīju savu sapni strādāt. Es kādreiz, kad biju maza meitene, sapņoju, ka es strādāšu skolā. Un tad, protams, kad tev ir tuvu 40, un tu saproti, kādā vairs skolā. Es esmu jau pilnīgi citā virzienā aizgājusi, un atgriezties skolā no nulles būtu diezgan neprātīgi. Un tad es caur coachingu, pateicoties coachingam, nonācu līdz jauniešiem, līdz darbam ar jauniešiem, un es sapratu, ka ar jaunieti kabinetā tu nevari dabūt ne pusi no tā, ko tu vari dabūt ar jaunieti dabā. Man acis mirts, jo tā ir arī manā atziņa strādājot ar jauniešiem. Jā. Un es sāku strādāt ar jauniešiem dabā. Iet dabā kaut vai tā pati coachinga sesija, bet mēs ejam pastaigā. Un tad jaunietim noņem spriedzi par to, ka tagad man ir pareizās atbildes jāatbild. Mēs ejam vienkārši pastaigā. Un viņš pat nenojauš, ka tas varbūt tās ir tik ļoti coachings, kā varbūt pat vairāk nekā kabinetā. Un tad vienā brīdī mani uzrunāja, tas jau bija diezgan nesen, pirms 3 gadiem vai 2,5 gadiem. Man uzrunāja viena dāma no piedzīvojuma puses, un viņa saka, Kristīna, klausies, te būs Siguldā piedzīvojuma terapijas konference, tev tur jābūt. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka tu to dari. Un tad, labi, es aizbraucu un saprotu, jā, tas ir tas, par ko es vienmēr esmu domājusi, ka ķermenis un prāts nav atdalāmas lietas. Un mēs varam sēdēt kabinetā un ar prātu risināt dažādas lietas, kam es arī piekrītu, tas arī ir vajadzīgs. Bet tas piedzīvojums, jeb tā daba, viņa strādā vēl kā kompanjons. Ne tikai coachs ir tas, kas kaut ko palīdz, bet pati daba. Un es tā aizrāvos ar to visu. Un tad, Latvijā mums ir tāda piedzīvojuma terapijas organizācija Adventure Therapy Latvija. Mēs izveidojām viņu pirms tiem 2 gadiem. Es izgāju mācības, un tad mēs tur, doma biedru grupa jau bija, bet tad mēs Kur var iziet mācības? Tad, mēs nonākam līdz tam Latvijas, kā mēs to cenšamies regulēt, un Latvijā mēs esam sapratuši, mums nav tāda regulējuma, mums nav arī konkrēti, tātad redz, kur skolas programma, kas ir mūsu sapnis īstenībā, ka būtu augstskolā programma, un mēs sapratām, ka kaut kā mums ir jāvienojas vismaz par kopīgu izpratni valstī kā tādā, kas tad ir tā piedzīvojuma terapija. Jo redzīju, lai nesāktos arī tāda pašdarbība, kurā es vienkārši, nezinu, mēs tagad ejam ārā, daram kaut ko neprātīgu, un es to nosaucu par piedzīvojumu terapiju, jo redzi, cilvēks galā dabū kaut kādas atziņas, bet varbūt, ka tā ir pilnīgi trauma, ko viņš dabū, vai ne? Tieši tā. Un tad atkal tā pieiet atbildīgi ar to darbu ar cilvēkiem, jo mēs, man liekas, tas arī, par ko mēs runājām ļoti daudz iepriekšējās reizēs, ka ir jāapzinās, ka tas darbs, ko tu veic ar cilvēku, ir tāds
gribās teikt ļoti tāds trausls un ir jābūt ļoti uzmanīgam un ir tiešām ar visu atbildību jāstrādā ar cilvēku, jo, kā tu saki, tu viņam vari izdarīt labu un palīdzēt un iegūt tās atziņas caur resursu un dziedināšanos. Un tai pašā laikā, ja tu to dari neatbildīgi, tu vari radīt cilvēkā traumu vai uzplēst kaut ko tādu, ko tu neesi gatavs savākt. Jā. Jā, un šis ir tas, par ko mēs sapratām Latvijā, ka mēs gribam to vienoto redzējumu. Un mēs esam apvienojušies vairākas nozars. Vienmēr sakot, ir gan piedzīvojuma puse, gan tā terapeitiskā puse. Un mēs esam nonākuši līdz kopīgiem ētikas standartiem, kā mēs gribētu to darīt. Un līdz ar to mēs esam nonākuši līdz tām mācībām, ko mēs saucam par durvīm. Tāpēc tās ir, kā mēs sakam, ieejas durvis piedzīvojuma terapijas pasaulē. Un ja mēs esam izgājuši caur vienām durvīm, tad mums ir vienota izpratne, un tad mēs esam gatavi, tā kā atbildīgi pieejot, pateikt, jā, šī ir piedzīvojuma terapijas programma, bet tiešām ievērojot visu to, kā saka, pret cilvēku atbildīgo attieksmi. Un tad mēs reizi gadā organizējam durvis, un kurās caur durvīm uzņemam arī jaunus biedrus organizācijā. Tas nozīmē, ka, ja tu esi izgājis caur durvīm, tad tu esi arī piekritis tam, ka mēs strādāsim šādi, un mēs ar piedzīvojumu terapiju saprotam šo, un mēs neiesim tālāk, kā mēs varam aiziet. Jo, principā, tā tad ir piedzīvojuma puse un terapeitiskā puse. Tur var būt gan psihologs, gan psihoterapeits, tur var būt gan coachs, kā manā gadījumā. Tur var būt arī sociālais darbinieks, bet neviens no šiem terapeitiskajiem atbalsta speciālistiem neved tālāk, kā ir viņa kompetence. Jo pretējā gadījumā, kā tu arī teici, tagad uzraksim kaut kādu problēmu, tiksim, piemēram, līdz trauksmei, bet ja tu nemāki tikt galā ar cilvēku ar trauksmi, tu nedrīkst iet tur, tu nedrīkst radīt piedzīvojumu. Un izdarīt tā, ka viņam tiešām tas notiek ar viņu. Tieši tā. Tā kā, un tāpēc arī man patīk, ka mēs mūsu organizācijā, ja es esmu, piemēram, piedzīvojuma cilvēks, un es zinu, ka es gribu radīt ļoti dziļu to efektu, tad es aicinu kādu no biedriem, kuram ir tā terapeitiskā puse. Un otrādi, ja es esmu coach, es tiešām nebūtu gatava tagad siet augstās virves un zemās virves un vest cilvēku pa virvēm, man nav to tehnisko zināšanu. Un tāpēc tā ir tā izpratne, un tā mēs cenšamies regulēt to piedzīvojumu terapijas nozari, lai tā nenodara neko ļaunu, vai ne? Tā kaut kā. Es jau zinu, ka pēc šīs sarunas es gribēšu ar tevi parunāties individuāli. Kristīne, jā, tu minēji, kā tu nonāci līdz šeit piedzīvojuma terapijai, parunājām nedaudz par šo te regulējumu. Vai tu vari varbūt ieskicēt ar tādiem praktiskākiem piemēriem klausītājiem, kas tas ir? Jo man jau te galvā riktīgi daudz tās vizualizācijas veidojās, jā. Jā, mēs tāpēc arī, piemēram, 2 vai pat 3 gadā taisam tādus kā pagaršošanas pasākumus. Jo, protams, ja mēs runājam par tādu ļoti kvalitatīvu piedzīvojumu terapiju, tad tas visticamāk būs ilgstošs process, kurā mēs risināsim konkrētu lietu. Tātad pieņemsim, ir jaunieši ar grūtībām socializēties un grūtībām, piemēram, arī ar izdegšanas problēmu. Tad mēs, apzinot to problēmu, mēs uzņemam dalībniekus atbilstoši ar šādu profilu, un tad, piemēram, 6 reižu vai 6 nedēļu kursā mēs risinām šo lietu ļoti apzināti, veidojot tos piedzīvojumus tā. Savukārt, tas par to pagaršošanu mēs taisam tieši dēļ tā, lai cilvēki iepazītu, kas tad tas ir, lai nedomātu, ka tas ir kaut kas ļoti interesants. Un tā, protams, tas ir interesanti, bet vairāk, lai nedomātu savā galvā, netaisītu tās bildes. Tas pasākums saucas Uzdrīksties. Un tad mēs no biedrības esam vismaz kādi 6 speciālisti, un mēs uzņemam dalībniekus, kurš grib, tātad viņam nav apzināta grūtība šobrīd. Viņš nenāk ar mērķi to risināt to grūtību, bet viņš nāk, es gribu saprast, kas ir piedzīvojuma terapija. Un tad mēs taisam to piedzīvojumu tā, ka tur var izlīst ārā jebkas. Tātad tas ir, pieņemsim, tikko notikušais pasākums bija, tātad
dalībnieki saņem, mēs viņu saucam par meņū. Jā. Tātad tu ienāc un tev ir piedāvājumā, tātad šobrīd, tas pasākums ir pieņemsim 3 dienas, un tev ir piedāvājumā tagad tieši uz šo brīdī 4 iespējams meistarklases. Un tu esi aicināts izvēlēties. Viena, piemēram, ir klusuma pastaiga dabā, viena mēs ejam pa augstajām zemajām virvēm, tur viena, pieņemsim, mums ir pasaku terapija, un viena tur vēl varbūt pēkšņi, nezinu, nenāk prātā uzreiz pārgājiens vai slēpojiens. Un tad mēs aicinām šo cilvēku izvēlēties nevis to, ko tu parasti gribi, vai tas, kas ir pirmais, jā, es gribu augstumu, es gribu brist ar slēpēm vai ko, bet tas, kur tu jūti, ka tas nav par mani. Tā. Un tad mēs nonākam līdz tam, kad, es parasti esmu skaļais un es tur gribu uzņemties risku un tā. Un tagad man pēkšņi stunda jāiet klusumā, mierā, pa mežu, jāvēro sevi, jāvēro daba. Un tas ir brīdis, ka es piedzīvoju, apzināti vērojot sevi, es piedzīvoju to, šis man ir tik nērti. Un tas piedzīvojums, mēs piedzīvojam kaut kādu lietu, kur mēs sajūtamies nērti, un tad pēc tam ir grupas process, jeb tā terapeitiskā daļa, kurā mēs dalamies ar šīm atziņām par sevi. Tātad, ja mēs pavisam novienkāršojam, kas ir piedzīvojuma terapija, jeb kā tas notiek, es izēju šajā klusuma pastaigā, es saskaros ar to, ka man nav pacietības, es saskaros ar to, ka man gribas skriet, es saskaros ar to, ka man gribas raudāt, tāpēc, ka ir bezjēdzīgi un tā. Un tad mēs tajā grupas procesā apsēžamies un šī atbalstošā, jeb terapeitiskās puses speciālistu pavadībā, mēs par to runājam. Un mēs runājam grupā, mēs arī, ja tas notiek grupā, es redzu, kā citi ir uzvedušies vai rīkojušies, kā tas ar mani saskar. Un tad mēs nonākam, kā mēs paši tur, mums iekšējie jociņi šajās uzrīksties programmās, tātad, ja ir asaras, tad strādā. Vienmēr sakot, ja tu nonāc līdz tai ārprāts īstenībā, cik ļoti es nemāku šavā dzīvē, piemēram, apstāties, cik ļoti es nemāku vērot sevi, cik ļoti es no sevis bēgu, jo es gribu risku, man gribās vairāk un tā. Un šādi ir tas konstrukts ir tāds, ka kaut kas notiek, un es to apzināti, varbūt, ka es pats pat nepamanu, bet man ir tāds diskomforts, ka es pēc tam tajā sarunā saprotu, tas ir par mani, cik ļoti. Tas ir tā pagaršojošā daļa, bet, protams, ir speciālas programmas izdegšanas mazināšanai, ir programmas dažādu grūtību risināšanai. Un caur savu to ķermenisko pieredzi es nonāku līdz tai patiesībai tik ātri. Jā, jo es tevī klausos, un man arī rodas tās pārdomas un kaut kādas atziņas no manām personīgajām pieredzēm. Un man atkal šeit ir jāpiebilst tas, ka ir tie brīži, kad tiešām mēs ar prātu varam sevi apmānīt, kaut kā apspēlēt, iestāstīt pat sev kaut ko, bet tajā brīdī, kad tev ir jāpieredz kaut kas ķermeniski, ķermenis nemelos. Viņš tev pateiks, vai tu jūties komfortabli, vai tieši, kā tu saki, pretēji super lielā diskomfortā, un tu nezini, kur likties no šīs sajūtas. Un tas ļoti paspoguļo tās kaut kādas ēnas puses, arī tās lietas, kā tu minēji, no kurām mēs bēgam sevī. Un man liekas, tad, kad mēs to apzināmies, un ja mums vēl ir šādi kvalitatīvi speciālisti, ar kuriem to izrunāt, ka nav tas tās, kas tikai uzplēš, un tad es nezinu, ko ar to darīt, bet man palīdz to atrisināt, to saskatīt, ieraudzīt tajā resursu, varbūt. Man ļoti arī vienmēr ir paticis šis te grupas formāts, jo mēs spoguļojam viens otru, un ka pēc tās pieredzes tu esi uzzinājis par sevi kaut ko jaunu, bet tu nejūties tāds uzplēst, tu tā kā iepazīsti sevi vēl dziļāk, bet tādā maigā un pieņemošā vidē, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti skaisti un ļoti, ļoti vajadzīgi. Es pilnīgi piekrītu. Un tieši tā, un mēs ļoti bieži veidojam priekšstatu par sevi, kas vairāk varbūt neatbilst patiesībai. Mēs taču augam un mainamies, un, piemēram, ja es esmu par sevi pieņēmusi, ka es tur esmu uz adrenalīnu un tur ātrā un ko, un pēkšņi es piedzīvoju pieredzi, kurā man ir jāapstājas. Es saprotu, tas arī var būt par mani.
Nu, tās pieredzes ir dažādas. Un, ja mēs par pašu piedzīvojumu terapiju, šis ir viens formāts, ko es tev stāstu. Bet ir arī formāti, ka, kā saka, piedzīvojuma terapija ir sākot no tā, ka kalni paši runā par sevi. Un līdz tai pieredzei, kas ir pilnīgi vadīta un apzināta. Un par šo, ko mēs tikko runājām, tā nav, piemēram, vākta speciāla grupa ar konkrētu mērķi, bet tā arī šajā pieredzē tu pieredzi. Un pēc tam, ja tu vari apzināti apskatīties uz to no visām pusēm, ko es gribēju un ko es dabūju, jā, un tad ir līdz pat pavisam vadītāji pieredzēji. Tā kā arī piedzīvojums pats par sevi, kurā nepiedalās terapeitiskā puse, ja tas kalni runā paši par sevi, arī var daudz transformēt. Protams. Man pašai ir bijusi arī pieredze, jo tagad tu stāsti, un man tāds tagad... Laura, tu arī šo dari. Es vienkārši to nemācēju nosaukt vārdos. Un man arī ir bijusi tā pieredze, kad ir, piemēram, uzdevumi dabā, kur, piemēram, tev 15 minūtes ir jāvēro koks, vai jāveido dialogs, vai jāintervē koks. Ja? Tur dažādi tie uzdevumi. Un tur nāk laukā vienkārši pasakainas atziņas. Jo liekas, reizēm es klausos tajās atziņās, man liekas, cilvēks beidzot ir godīgi ieskatījies sevī un veicis šo te sarunu. Jo, protams, ka ne jau koks atbild, bet tava kaut kāda iekšējā tā balstiņa. Un tas ir, jā, man liekas, mēs reizēm pat nenovērtējam to pašu dabas resursu, cik spēcīgs viņš ir, un ka mēs patiesībā tiešām esam ļoti vienoti. Man liekas, vispār šajā laikmetā mēs esam tā distancējušies no dabas un tik ļoti iegājuši tajos darbos un tādā pilsētas dzīvē. Es atceros vienu tādu salīdzinājumu, ka mēs dzīvojam no kastītes kastītē. Mēs no mājas aizējam uz mašīnu, no mašīnas aizbraucam uz darbu, tad aizbraucam uz veikalu vai vēl kaut kur, un ka mums vispār pazūd tā saikne ar dabu. Bet dabā tiešām ļoti liels spēks. Un ar ķermeni. Jā, jā, jo arī es vadu piedzīvojumu terapijas pārgājienus skolotājiem tad, kad ir skola beigusies. Piemēram, sākas vasaras brīvlaiks. Un jau tas vien, ka viņi staigā dabā, tas viens no galvenajiem ieguvumiem, viņi saka, es beidzot izkustējos, es beidzot biju ar sevi, es beidzot pamanīju, ka, nezinu, es varbūt pat nevaru iztaisnoties. Jā. Tā kā. Tas ir vispār tā kā, reizēm, man liekas, dzirdot šāds liekas, jā, bet tas ir tik pašsaprotami. Bet cik daudzi no mums tieši šādi arī dzīvo. Un man liekas, es arī biju strādājusi ar vienu jaunieti individuāli, un viņas mamma, tā kā mums arī kontakts ar vecākiem, jo viņa ir nepilngadīga un tā, lai tur viss ir transparent. Un mēs runājamies, un tā mamma man tur saka par kaut kādām lietām, un mans pirmais jautājums bija, cik bieži bērns iet ārā. Un tā mamma apstulba, viņa saprata, ak, Dievs, es tikko sapratu, ka mana meita vispār neredz dienas gaismu. Jo, tas arī, tu aizēji uz to pašu skolu, arī tīpaši tagad šajos apstākļos tumsā, pārnāc mājās tumsā, un man liekas, ka tajā brīdī, kad mēs šādā ritmā dzīvojam, mums arī galvā parādās tumsa. Un vēl mamma vai tētis atved pie skolas un aizved, lai ātrāk tas viss notiek. Bet par jauniešiem runājot, man otrs svarīgais jautājums vienmēr ir, cik tu esi gulējis šonakt. Jā. Un tur tā tumsa rodās. Jā, tieši tā. Kristīna, kāpēc tev liekas, mēs jau nedaudz pieskārāmies, bet varbūt tev atnāks vēl kaut kādi tādi punktiņi uz kāpēc ir vajadzīga šāda piedzīvojuma terapija? Un kuros gadījumos, kā tev liekas, būtu vēlams šo izmantot? Zini kā, es teiktu, daba vajadzīga ir visos gadījumos, mums visiem. Kustība ir vajadzīga visos gadījumos, mums visiem. Un savukārt, ja par piedzīvojumu terapiju runājot, tad visticamāk, sākotnēji, ja mums ir sajūta, ka ir kāda grūtība, un tad, ja mēs līdz viņai, nezinu, mēs mēģinam rakties sevī, es nesaprotu. Ir bieži vien arī. Man ir it kā viss labi, bet kaut kas nav labi. Kaut vai tā. Un tad šis piedzīvojums var izprovocēt to, ka es to ieraugu. Jo arī par tiem pašiem piedzīvojumiem ir ļoti uzmanīgi, tāpēc mēs taisam challenge by choice, kad tu pats izvēlies.
Jo tā izaugsme notiek ne jau panikas zonā, viņa notiek tādā mazajā stresa zonā. Jā, kāds bija tas kolba mācīšanās? Jā, tieši tā. Un panikas zonā nekas nenotiek. Un, bet principā es teiktu, ka piedzīvojuma terapija ir tāda forša iespēja saslēgt ķermeni ar prātu un apzināti ieraudzīt, kas tur varbūt neveido to saikni, kas ir tas, kas varbūt man rada tās grūtības. Tā kā es esmu par to, ka mēs esam vienoti ķermenis ar prātu un dabu. Jā. Tā. Un man liekas arī tas, ko tu jau pieminēji pirms tam, ka šis veids, kā strādāt ar cilvēkiem, pirmkārt ir ļoti labs jauniešiem, jo, tur ir, man bija Anda atnākusi ciemos, kas ir jauniešu mentors, un mēs tieši runājām un varbūt es tā nedaudz atkal pieminēšu to, ka pirmkārt ir jāņem vērā tas, ka jauniešiem ir pilnībā tajā vecumā cita attīstība, viņu smadzenes strādā citādāk, viņu uzvedība ir citādāka, viņu prioritātes un vajadzības tajā vecumā. Un arī šis te nozīmīgais grupas faktors, jo jauniešiem ļoti, ļoti labi strādā. Es domāju, ka visiem, bet jauniešiem, laikam, esmu tā visuzskatāmāk redzējis to atšķirību, kā grupā notiek un kā individuāli. Jā, tāpēc, ka arī jauniešiem ir ļoti svarīga tā grupa tieši tajā vecumā. Jā, viņiem jau tā draudzēšanās un čupošanās ir galvenā prioritāte tajā vecumā. Jā. Un es pat esmu, es coachingu kā instrumentu izmantoju ne tikai arī piedzīvojumu terapijā, bet kaut vai, piemēram, pārgājiens dabā mums ir bijis ar jauniešiem finanšu pārgājiens. Mēs runājam par finansēm, bet caur to, ka mēs kustamies, runājam viens ar otru, un tā pieredze, ko tu pieredzi caur ķermeni kopā saslēdzot prātu, līdzīgi kā prāts mums slēdz klāt arī mūziku, tātad, ja mums kādā notikumā ir bijis, un šādā veidā mums tas notikums ir spilgtāks. Un te ir līdzīgi, mēs zināšanas varam dabūt arī caur to dabu, caur kustību, caur to, ka mēs pieredzam visu kopumu, nevis tikai tagad sēžam un mācamies. Jo reizēm ir tā arī kaut vai par skolu paturpinot, izveidinām telpu un jau labāk. Jā, tieši tā. Un arī šeit ir tas brīdis, ko mēs jau minējām pirms tam, ka mēs nevaram apmānīt mūsu ķermeni. Tāpat arī ir šeit, kad mēs pieredzam tās pieredzes. Varbūt mēs pat ar prātu vēl neapzināmies tās pārmaiņas vai, teiksim, to transformāciju iekšējo, kas ir notikusi, bet ķermenis atcerēsies. Un iespējams, ka nākamajā reizē tu saskarsies varbūt ar bailēm vai kaut kādu izaicinājumu. Tavs prāts varbūt vēl neatcerēsies, bet ķermenis jau zinās, ka tu vari rīkoties citādāk. Jā, jo mēs, starp citu, arī par pēdējo uzdrīksties runājot, arī pirmais ir mums bija uzdevums atrast to vietu, kur mēs būsim pa nakti. Tātad mēs satiekamies citā vietā. Un arī mēs aicinām dalībniekus, tātad, ja tu vienmēr esi līderis, tad uzņemies varbūt to malā lomu. Ja tu vienmēr esi malā, uzņemies. Un tad notiek kas? Pirmās 10 minūtes, labi pusstundu. Labi stunda, tas strādā. Un tad ir kaut kas, kas iztrigerē, un tu esi atpakaļ lomā. Un šis arī ir par to, ka tu jau tātad tu vari ar prātu sevi nomierināt, bet ķermenis tev agri vai vēlu atgriež pie tā visas ņemu karti un es eju, un tagad es nevaru šito izturēt. Un tad atkal tu vari, ķermenis tev parādīja, ka nekā nebija, tu ar prātu redz, kur šī tik tālu vari. Tālāk es pārņemu vadību. Kāpēc es smējos, jo man ļoti, ļoti norezinēja. Es pati burtiski dažas dienas atpakaļ saskāros ar šo, jo parasti strādājot grupā, es ļoti dabiski uzreiz ieņemu līdera lomu, uzņemos ļoti daudz atbildības un tā tālāk. Un šeit man arī bija tas uzdevums, ka es nokavēju grupas aktivitāti un viņi jau sāka, un man bija jāpastāv maliņā, cik tas bija nērti. No sākuma es nezināju, kur likties. Man nenormāli triggeroja, tā sajūta bez mazliet, ak, Dievs, kā jūs nesaprotat, kā izpildīt šo uzdevumu. Es no malas skatos, man liekas, taču tik easy, ko jūs tu čakarēties bez maz vai. Un tajā brīdī arī, cik svarīgi, ka man blakus bija tie mentori, jo es piegāju, es padalījos ar to savu diskomfortu, un man iedeva pavisam citu perspektīvu. Jo es tajā projektā biju kā grupas vadītāja, un patiesībā to pieredzi bija vairāk jāpiedzīvo tiem citiem cilvēkiem, ne tik ļoti man.
Un tad man iedeva to perspektīvu arī tajā konkrētajā brīdī, ka tu taču gribi, lai viņiem tās smadzenes stimulēs, lai viņi tur bišķiņ triggerojas, lai viņi mācās, lai viņi aug, lai viņi challenge'o sevi. Un es saprotu, jā, un tad es saprotu, tas ir daudz lielāks, nu tāds tā kā mērķis vai misija, kāpēc es esmu šeit, vai iespējams pat kāpēc tā sakrita, ka es tur aizgāju pakaļ savai vēja, un viņi jau sāka bez manis, un es vairs nevaru piedalīties. Un tad, kad tas mentors ir klātesošs, un viņš saprot tevi un spēj arī, tā teikt, palīdzēt tev tajā situācijā, palīdz tikt galā ar to situāciju. Man liekas, tāpēc arī ir tik svarīgi tas, ko minēja arī tu, ka tad, kad mēs uzplēšam tās lietas, tad, kad ir tie kaut kādi triggeri, ka ir tas cilvēks blakus, kurš tev var profesionāli palīdzēt, saredzēt citu perspektīvu, paspoguļot varbūt kaut ko. Jo bieži vien, kad mēs iekāpjam tajā kaut kādā pozīcijā, tur tajā triggerī, tur tajā varbūt pat upurī kaut kādā vai vēl kaut kur, ir ļoti grūti pašam saredzēt to bildi plašāk. Un tāpēc es klausos, un man tiešām vienkārši gribās pateikt paldies tev un tam, ko tu dari, jo gan no savas pieredzes, esot dalībnieka lomā, gan vadot, es zinu, cik tas ir svarīgi un vērtīgi, un dzirdot vēl to, ar cik lielu mīlestību un atbildību tu pieeji šim te darbam. Man tiešām gribās pateikt tev lielu paldies. Paldies. Jā, nē, es domāju, ka mēs esam uz tā viena viļņa, ka palīdzēt cilvēkiem, atbalstīt cilvēkus. Un tā arī tas, kā tu pati tikko piemēram minēji, tas, ka tu māki un vari, tas ir forši. Un arī tikt ar to galā, ka tu drīkst arī pastāvēt malā. Jo es starp citu, tad, kad tikko sāku piedzīvojumu terapiju, tā kā es mācījos un es atceros to sajūtu, jo es arī esmu no tiem, tā kā ātri visu, es zinu, es saprotu, dodiet man, es izdarīšu un miers. Un es atceros, ka es iekšēji ļoti pretojos. Es domāju, bet tā ir mana stiprā puse. Kāpēc man tagad jāsāk iet lēnāk? Kāpēc man tagad jāpastāv malā? Un es ļoti, man likās, nav tā visiem jādara. Ja tu esi runātājs, tad tu esi runātājs, ja tu esi malā stāvētājs. Bet no otras puses, tā izaugsme jau notiek tajā nērtībā, lai kā negribētos. Un es esmu piedzīvojis arī jauniešiem, ka ļoti apzināti nav neviens, kas uzņemas atbildību, un viena meitene, viņa neiztur, un viņa tā kā uzņemās, un tad pēc tam viņai vienkārši atverās. Viņa saka, es dzīvē nekad nedomāju, ka kāds var manī klausīties vispār. Viņa nekad nav pieredzējusi to, un viņa pieredze, un es saprotu, ka viņa tālāk ies un atkal izbaudīs šo pieredzi. Jo, tās neērtās pieredzes, sakam godīgi, negribas mums to lomu, kurā mēs nejūtamies Protams. Labi. Tā, bet tur ir izaugsme. Protams, tieši tā. Tieši tā. Jā. Un, tu tā pateici, un es tiešām tā iedomājos par to, ka ja mēs atļaujam sev ieņemt citu lomu, mēs te pašā laikā varam palīdzēt arī citiem atvērties, uzplaukt un ieraudzīt viņu stiprās slēptās puses, jo zin kā, man liekas, arī šie te visi modeļi un lomas, viņi bieži vien, pat neliekas, bet tā arī ir, ka viņi izveidojas mums augot, mums mācoties, un ir ļoti bieži vien, ka ir cilvēki, kuri ir tie malā stāvētāji ar visģeniālākajām idejām un risinājumiem, bet viņiem vienkārši nav tās drosmes, vai liekas, ko tad es, jo es visu dzīvi esmu šeit stāvējis. Vai arī tās stereotipiskās sajūtas par sevi, tā ir mana ērtā loma, izrādās, ka man vajag atpūsties. Es pat neesmu pamanījis, tātad es vienmēr eju un tur esmu pirmais un tā, bet izrādās, ka es neesmu tikai tāda. Es esmu arī šitāda. Un tas pats mans sākumā pieminētais dīvāna cilvēks, ko tad es? Bet to es arī dabūju bērnībā. Kā vārgulītis slimojot fiskultūrā, tev tur palika maliņā. Un tad tu notici, un beigās, kad tu, 40 gados kāp uz pjedestāla skriešanā, un tad liekas, ārprāts, tā arī esmu es. Un tad šie piedzīvojumi ļauj piedzīvot, es arī tāda esmu, izrādās. Ka es varu arī, iespējams, tās stereotipiskās noslēptās lietas, tās arī ir par mani, bet es to nenojaušu. Tā. Jā. Liekas, tas ir tik skaisti, cik tas piedzīvojums ir ne tikai
tajā vidē, bet tas piedzīvojums sevī, kur mēs atklājam un pāratklājam sevi un ieraugam tiešām tādas šķautnes, par kurām mēs pat nebijām domājuši, ka viņas ir mūsos. Un tas ir tas piedzīvojuma, jeb tās aktivitātes efekts, jo mēs jau varam arī ar tevi runāt par to. Kristīna, iedomājies, kā tas būtu, ja tu tagad pastāvētu maliņā? Es nezinu. Tad man ir jāpastāv maliņā, man tas ir jāpiedzīvo, man ir jāsajūt, cik es slikti jūtos, un tad ir jāuzdod jautājumu, kāpēc? Kas ir tas, kas man rada slikto sajūtu? Un reizēm izrādās, ka es vienkārši, vai arī es esmu malā stāvētājs, un es tur, atceros no bērnības, man vienkārši nelaida pie vārda, jo man tur bija 3 lieli grāļi, vai ne? Un tad, tāpēc tas piedzīvojums, tāpēc es tik ļoti ticu tieši tam piedzīvojuma efektam, kurš pēc tam ir skaisti, tā kā to terapeitisko pusi jāizrunā apzināti. Jā, jo ir jāpieredz tās lietas, lai tu viņas sajustu. Un šeit tas, ko tu minēji, ka jūs gribētu, lai būtu tāda studiju programma, man liekas arī tik superīga ideja, jo viens no maniem... Tad, kad es pati mācījos vēl skolā un arī augstskolā, es biju tāda riktīgi dumpiniece un rebels, un man besīja tā sistēma jau no sākta gala. Es nezinu, man mamma stāstīja, ka es jau 1. vai 2. klasē teicu, kas šitā vispār mācās, un tā kā es nezinu, no kurienes man tas nāca. Un tad, kad es pati pirmoreiz dzīvē sastapos ar neformālo izglītību, ar šo te principu mācies darot, man pilnībā atvērās pavisam cita pasaule. Es domāju, ak, Dievs, kāpēc mēs joprojām skolā mācamies tā, kā mēs mācamies? Un tad es arī sapratu, kāpēc, piemēram, bija kaut kādi citi priekšmeti vai skolotāji, kuri man patika kaut kā īpaši labāk. Un es sapratu, ka tur bija tā atšķirība, jo viņi tās mācības padarīja ļoti... Caur pieredzi mēs ļoti pieredzējām tās lietas, ne jau tikai mācījāmies no grāmatām un centāmies to izprast caur prātu, bet patiesi arī pieredzējām. Un man tiešām arī gribētos, lai izglītības sistēmā aizvien vairāk ienāktu šis te princips, kur mēs mācāmies caur pieredzēšanu. Jā, tā kā... Lai izdodas. Un tas arī, starp citu, piedzīvojuma terapijas viens no arī pamata akmeņiem ir pieredzes izglītība. Principā vienkārši pielikt tā terapeitiskā puse klāt. Un ar jauniešiem ir īpaši, ja mēs kā pieauguši esam tur daudz ko piedzīvojuši, mēs varam daudz ko iztēloties, arī to, ko mēs neesam pieredzējuši. Bet jaunietis, viņš, kā viņš var iztēloties, ja viņam tā pieredzes bāze ir tik liela, cik viņa ir. Un tāpēc arī, piemēram, tai pašā darbā ar jauniešiem es eju arī kā mottreneris, un tieši tas arī ir. Mēs skolotājiem reizēm liekas, ka mēs spēlējamies. Jā, mēs spēlējamies, bet ar nolūku. Un mēs pēc tam to runājam, mēs par to diskutējam. Tāpēc arī es esmu ļoti spēļošanas fans, arī izglītojošo spēļu fans, jo tiešām caur to mēs atkal noņemam tādu spriedzi. Mēs it kā spēlējamies, pieredzam kaut ko, ieraugam, acis atverās, un tad mēs varam strādāt. Jā, un tās simulācijas spēles, kur tu radīt kā mākslīgi kaut kādus tur apstākļus, bet cik vienmēr ir interesanti to vērot, cik ļoti cilvēkiem tu redzi, kā pilē pārslēdzas kaut kas tajā domāšanā un darīšanā, viņi ir tik ļoti iekšā. Jā. Un tu it kā saproti, ka, ja tu tur, neuzkāpsi uz tā kartona klucīša, tevi krokodils neapēdīs, ja kaut vai bet sajūta ir. Bet sajūta ir, un tā spriedze un viss, un man liekas, tas tik fantastisks veids tiešām kā mācīties un pieredzēt pasauli, un pēc tam, ja vēl ir šī te visa refleksija, tu apzināti spēj ieskatīties sevī un paņemt arī tās atziņas, tātad es rīkojos šādi un varbūt nākamreiz es varu darīt citādāk vai kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos. Jā. Un es varu pamēģināt. Varbūt, es nekad nekļūšu tas malā stāvētājs, bet pamēģināt, pieredzēt, es taču varu. Es varu pieredzēt to, ka tas man ļauj varbūt tās pavērot. Varbūt man ir laiks pēkšņi ieraudzīt citus. Tā kā, tas ir... Un arī attīstīt empātiju, jo tajā brīdī mēs varam iekāpt tajās kurpēs un sajust, bet tas cilvēks visu laiku ir gribējis kaut ko pateikt vai piedalīties.
Jā. Mums arī te jau pieminētajā klusēšanas uzdevumā mežā arī bija interesanti, jo tu ej mežā it kā pats ar sevi, bet tavs uzdevums ir just grupas biedrus un tā, lai neviens neaiziet tālāk par 10 metriem. Un arī piedzīvot, vai es koncentrējos tikai uz sevi, vai es pamanu vispār, ka citi iet vai neiet. Un tad, pamanīt, vai es esmu tas, kas vairāk ir uz citiem, vai tas, kas uz sevi, un varbūt pamēģināt to lomu, pajust, kā būtu, ja es sajustu, ka kāds mani grib pamanīt un grib ievērot, ka es attālinos. Tā kā, tas ir tāds piedzīvot kaut ko citu, par ko es pēc tam varu runāt. Jā. Wow! Un man pilnībā, nezinu, tā ļoti emocionāli kaut kā tāda sajūta ir arī par to, ka mēs bieži vien vispār, man liekas, dzīvē pārāk kaut kā nopietni un tā, nezinu, statistiski lineāri, es pat nevaru atrast to raksturojumu, pieejam tai dzīvei, un šīs te visas spēļošanās, spēles un aktivitātes var likties nenopietnas, un kas tas tāds ir, bet tad mēs to pagaršojam, mēs paspēlējamies, un mēs tur riktīgi sajūtam to dzīvi, to dzīvīguma garšu, kad mēs esam kontaktā ar sevi, ar savām emocijām, ar dabu, ar citiem cilvēkiem. Un es nezinu, kā tev, bet man šajos brīžos ir tā sajūta, ka es patiesi esmu dzīva. Tāpēc, ka noņemās tie rāmīši, kuriem man te ir jāietilpst šitajā un nekā citādi. Mēs arī tikko tajā pašā pieminētajā uzrīksties pasākumā uztaisījām vienkārši daudzīšanos. Un tad arī sapratu, cik man ir grūti daudzīties, cik man ir grūti paņemt ragaviņas, smieties skaļi un vienkārši braukt pa kalniņu lejā un kāds man piko un piedzīvot kā pieaugušiem un saprast, izrādās man tik daudz īstenībā vajag atbrīvot to rāmīt, man vajag palaist vaļā un saprast, ka dzīve ir arī priecīga lieta, ne tikai tagad viss pa nopietnu. Jā, tieši tā. Un arī, tāpēc es arī, piemēram, savas grāmatas rakstu kā pasakas par dzīvi. Caur pasakām mēs arī varam mācīt, draudzību, mēs varam mācīt caur pasakām, nevis vienkārši priekšā stāvēt un teikt, tā, tagad bērni vajag draudzēties, jo tad un tad un tad. Mēs varam izlasīt pasaku, un mēs varam izdzīvot un pēc tam runāt. Tas atkal ir par to piedzīvošanu. Tas ir par piedzīvojumu terapiju, piedzīvot. Vienkārši tas vārds piedzīvot, viņš liekas tik īsts un tik paties. Un, tad reizēm, man liekas, tajā skrējienā nemitīgajā, kur kaut ko sasniegt, kaut ko pierādīt, darīšanas pēc, mēs patiešām aizmirstam to piedzīvošanu. Un tiešām sajust to, ka tā dzīve ir tik krāsaina un ir tik daudz emociju, un ka patiesībā to sajūtu var iegūt ļoti vienkārši. Būt klāt. Jā. Būt klāt tam, kas notiek, un visām augšām un lejām. Es īstenībā reizēm arī esmu tāds, es saku diezgan skaļi, ka arī lejās ir kaifs. Ka arī tajās, ko tu piedzīvo, tad, kad tev gribas raudāt un tie atklājumi, kas nāk tur, arī tur var noķert to dzīves baudu. Nevis tikai tās 5 saulainās dienas, tās ir tās, kad ir laime, un laime ir process. Tikai un vienīgi. Un man šeit ļoti patīk salīdzinājums ar kalniem, ka mums visiem ļoti patīk uzkāpt tajā virsotnē un redzēt no augšas, bet arī esot tajā ielajā, tas skats uz kalniem ir ievērojams. Un arī tajā ielajā esot, mēs varam iemācīties un ieraudzīt kaut ko pavisam citu. Jā, un diemžēl mēs to atņemam ar to vāveres riteni, ka mēs daram darīšanas pēc, kā tu teici, un redz, kur tur arī pazūd tas sapnis. Tad mēs saliekam darīšanu ar sapni. Tad darīšana kļūst par baudu. Jā, tieši tā. Wow, Kristīna, es jūtos ļoti iedvesmot un tāda tiešām dzīva pēc šīs sarunas.
aizvien vairāk sev atgādināt to būšanu, klātesamību, tiešām reizēm varbūt pat tādu bērna prieku un redzēt to dzīvi bērna acīm. Jā. Jo bērns jau piedzīvo. Viņam ir visu laiku ziņkāri, viņam gribās visu laiku būt klātesošam. Mums savukārt ir domas, kuras aizskrien pa priekšu, un tad mēs neesam klātesoši. Un te arī ir tas atkal mēs atgriežamies. Ķermenis un prāts vienu vietu. Jā. Jo es ļoti daudz arī runāju par izdegšanu un strādāju pie izdegšanas tēmas. Mums ir tikko Eiropas projektu pabeidzam par labbūtību tieši izdegšanas jautājumiem. Un viena no svarīgākajām lietām, kāpēc mēs izdegam, tāpēc, ka prāts un ķermenis nav vienu vietu. Tātad, ja es esmu fiziski šeit ar tevi, bet domās es risinu kādu nākamo jautājumu, man jau prāts ir aizskrējis prom, mans ķermenis ir apjuts, ko es te daru. Un tas ir, mēs vienkārši izdegam, jo mēs neesam procesā iekšā. Tā. Jā, man šķiet, ka ļoti daudz atziņu, kuras var paņemt no mūsu šīs dienas sarunas. Un sarunas noslēgumā es vēlos tev dot vārdu. Varbūt tev ir arī kāda atziņa vai novēlējums, kuru tu vēlies nodot klausītājiem. Man ļoti pašai strādā un ļoti gribētos arī iedot cilvēkiem tādu mazu frāzi. Maini vai smaidi. Un paskaidrošu. Maini tās lietas, kuras tu vari mainīt. Nesamierinies ar grūtībām, nepiepildītiem sapņiem, kur tu vari kaut ko darīt. Nesamierinies. Tikko bija vienā konferencē, dzirdēju, Latvijā cilvēki 74% cilvēki no rīta ceļās un iet uz darbu, kas viņiem nepatīk. Kur viņi vienkārši gaida piekdienu jau pirmdienā. 74%. Vai tiešām tur nevar ko darīt? Tātad maini to, ko tu vari mainīt. Nesamierinies. Savukārt nečīksti par to, ko tu nevari mainīt. Man zosāda metās no tā, ka cilvēki čīkst par laikapstākļiem. Ka cilvēki čīkst par kaut kādām lietām, kas nav iespējams mainīt. Piedodiet, priekš kam? Jā, es reizēm saviem cilvēkiem saku, vajag čīkstēt. Vajag, bet ir viens noteikums. Un tas noteikums ir laika limits. Tātad, Laura, es atnākšu pie tevis, pačīkstēšu. Iedod man 10 minūtes. Man neko no tevis nevajag pačīkstēt. Pačīkstam, un tad skatāmies, šito var mainīt vai nevar. Ja nevar, viss, ok. Es pačīkstēju, man tas nepatīk, bet es uzvilkšu lietus jaku un iešu ārā. Savukārt, ja es to varu mainīt, ok, kas ir pirmais solis? Jo, coachings arī ir par darīšanu. Ok, mēs varam izčīkstēties. Saprast, kāpēc. Bet tad daram kaut ko. Tā kā ļoti vienkārši maini vai smaidi. Lielisks nobeigums, man pat nav ko piemetināt. Paldies tev, Kristīne, par šo tiešām brīnišķīgo sajūtu. Es noteikti redzu sevi kādā no tevis veidotajiem piedzīvojumiem un noteikti arī iedrošinu arī klausītājus doties tajos. Lai tev brīnišķīga diena un paldies, ka atnāci ciemos. Paldies, Laura, par to, ko tu dari, jo tas arī ir svarīgi. Mainīt to attieksmi, kas ir pret coachingu Latvijā. Tā kā paldies tev.